Droši vien daudz arī nezina, ka ir tāds līmpapīrs. Čau! Čau! Tu esi sagatavojis paraugu demonstrējumu Color Expert līmlentei. Jā, 3 veida līmlentes. Kāda atšķirība viņai jūs prasīsiet no parastās? Zem šīm te līmlentām apakšā nepaliek krāsojot. Šai es parādīšu paraugu, ja, kad tomēr krāsa nonāk apakšā. Ar ko te viņas ir tik labas? Ja? Viņas ir japāņu rīspapīrs un der gan iekšā, gan ārā, ja, pie līdzenām un vidēji rupjām virsmām. Atšķirība vienīgi ir tā, ka dzeltenā ir 60 dienas, var neņemt no saules staros, viņi var stāvēt, pēc tam viegli nonāks no sarkanā ir 120 un lilā ir 90 dienas. Ja? Jutīgām, delikātām virsmām līmēt viņas var pat uz mitras virsmas un uz putekļainas. Droši vien daudz arī nezina, ka ir tāds līmpapīrs. Tas arī no Color Experta. Ja? Tas ir vajadzīgs, lai, piemēram, nolīmētu kaut kāds palods, lai nav tur jāņemās ar kaut kādu parasto līmu lentu, kaut kādas avīzes, plēvis un tā tālāk līmēt. Ja? Viņu vienkārši ņem, pieliek. Viņš ir ar līmu apakšā un smuki jūs varat strādāt. Tā kā varat radiators, pakāpiens un tā tālāk. Viegli pēc tam arī nonāk nost. Domāju, ka nav jēga ekonomēt uz tādām precīzām līnijām. Ja? Ja viena lente maksā 3, šī, piemēram, 7, bet darbs jau pavisam citas kvalitātes būs. Ja? Noņemam reku ideāli. Jā, var redzēt, ka ir, jā, tomēr nav precīzi. Ir tā uz zīda papīra, ja? Un redzat, precīza virsma. Un parastai tomēr, ir tāds zāģīts, ja? Zāģīts, jā. Zāģīts ir. Ir pieejami dažādi izmēri, 38, 50, ja? Un šaurais kaut kā 25, ja?